Korupcijas apkarotāji konstatējuši, ka Tautas partija priekšvēlēšanu kampaņā pārtērējusi vairāk nekā 1 miljonu latu. Savukārt partija apvaino Knabu uzmanības novēršanā no pašu nebūšanām. Gaļazaru slimnīcu gatavojas pievienot Austrumu slimnīcas blokam. Mediķi netic, ka tā būs labāk un izdevīgāk. Radušās bažas, ka dažas no bloka slimnīcām varētu pat pārdot izsolē. Taksometra šoferis atdod vijolniekam aizmirsto vijoli. Godīga rīcība, tikai tā bija Stradivāri vijoli $4 miljonu vērtībā. Auto visās varavīksnes krāsās, spēkrats kā dārgakmens un 400 zirgspēku braucamais. Pilnīgs roku darbs. Uz Rīgu atbraukuši 250 automobīļu augstās modes eksemplāri. Ātras, eksotiskas un dārgas automašīnas, kuru sānus rotās Varovska kristāli un no kuru bagāžniekiem paceļas dūmi, lai radītu disko noskaņu. Tādus auto šodien varēja aplūkot Ķīpsalā. Izstādi Auto eksotika apmeklētāji sauc gan par modes skati, kuras tendences vasarā atspoguļojas Vecrīgas ielās, gan par vietu, kur pasapņot vaļā acīm. Stāsta Karina Rubene. Varavīksnes 7 krāsas izstādē redzamo spēkratu toņu gamas priekšā nobāl, koši zaļi un oranži, tirkīzili, brūni un rozā, antīki un uz Latviju pirmoreiz atceļoši, kopumā vairāk nekā 250 auto, izsmalcinātas braukšanas cienītājiem liek ap stendiem muģēt kā bitēm ap stropu. Tā ir baigi labi, visādi. Man jau tas pēc speciālists līdzi. Grūti ar tiem iespējiem, es nezinu, pat viss tik rāšņi, viss tik skaists. Viss tik dārgs. Visas mašīnas gribās. Auto jau visiem interesē. Vienkārši apstīties jaunas mašīnas, visādas interesantas, visu kaut ko. Pirkt neko nepirkšu, bet interesanti. Pilnīgs roku darbs, 400 zirgspēki, ātrums līdz pat 300 km/h. Šādi un līdzīgi rādītāji raksturo nevienu izstādes dalībnieku. Piemēram, šis Holandē ražotais laviolets maksā sākot no 250 000 eiro. Lai arī liela daļa izstādes apmeklētāju atzīst, uz šejieni nākuši vien papriecēt acis, auto eksperti ir pārliecināti, ka jau tuvākajā laikā pāris šādas markas auto varētu parādīties arī uz gludākajām Rīgas ielām. Mēs cenšamies piedāvāt unikālu braukšanas pieredzi, iztiekot bez dažādām ekstrām, kā piemēram ABS vai gaisa spilveniem. Vienmēr sakot, atgriežamies pie pirmsākumiem. Ar vienu no ekskluzīvākajiem un dārgākajiem izstādes eksponātiem lepojas Kazahstānas naftas magnāta meita Regīna. Cena viņas rozā limuzīnam, kura sānus rotās Varovski kristālos izlikts zīmējums, tiek lēsta ap €500 000. Karina Rubene, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.